Jūras man iedvesmoja, ka man ir jāapskatās Latgale. Nu jā, pareizi. Un tāds cilvēks kā Jūras ir, jā, tas ir pēdējais dinozaurs Latvijā. Vīkas ar pīm. Gurķu Jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Te gurķu Jūris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Pakul, es domāju, varbūt ar mani jau brauc. Kāpēc tu tā gribi? Kur es iebadzīšu tev savu trimeri? Nu, atver bagāžnieku. Nu neiebāzīsim. Tikai tā. Nu jā, es domāju, lietas pa virsmu un aiziet. Mēs izmērēsim šitā tavu mašīnu. Tāpēc tam tīrīsim. Nahai. Tā nav manējā, tā ir Lindas. Kur Reigena pēc tam apstādīs? Arī, kur tur krēsliņš ir. Viņai. Nē, nu viņa priekšā lai sēs. Nu, Es jā. jau tu, mani jau iebāzīsi. Nu, ot. Kas saka? Tā kā viss normāli, Jurka. Kā saka, pivkom paķaņet. Akla, man no Rezeknes muzikanti ir. Ja gribi uzlīgo, viņi var izspēlēt un dziedāt. Mazāk bariņā mēs būsim. Nu, i mūzika būs. Ja nu vienīgi mēs uz ātro pie tevi uztaisam ballīti riktīgo. Visu Latviju aicinām. Gitara, baravani būs meita dziedās. Bija pie manis atbraukusi. Šeit, Es redzēju video. jā, šeit dziedāju, a mēs ar Reginu sēdējam, klausījāmies, ka viņi dzied. Oto jauni draugi. Neielīdīs, domā? Kur viņu zina? Nē, ielis tiešdīdīs, tikai maisu. Nu, ir normāli. Vajag kaut kādu. Tā. Blin, Nu, iegāja. Nu, ir normāļāk, ne? man vēl gurķus vajag. O kas ti paņemt? Tirgos kādam. Nē, nu tur просто prasīja. Kāda mašīna tīra. Kas man tā izdarītu mašīnu? Es pats arī iztīrīju. Tā arī neizstāstīja, kas lielākie sūdi, ko Jāņās es savārījis. Pālī braucis, novākojis mašīnu grāvī, sakāvies ar policistiem. Nē, nē. Nav nekas tāds tavā dzīvē. Es tik mierīgs puika, nu. Jaunībā, cik papardu ziedus vienā naktī var atrast? Nu, es nezinu, kā 3. Kāds 3? Jaunībā 3 točno paparda ziedu to arī atrast. Tas mečas. Nu, jā. Nu, ko tu? Da kaimiņiem vēl gurķus vajag. Pasūtīja arī. Jā. Aizaudzis to te visu. Nē, šeit es ar gazona kasīlku šeit. Jā. A tur jau to lielu ar trimeriem vajag. Un man tikmēr Regīna pa veikaliem jāved, ja? A tu pagadam veikal. Vo, dāma, ja to tulīt nofilmēsi, tulīt es viņu bučošu. Tas būtu целовать и фильм. Юрка! И фильм будет сразу. Tu jautrība tev. Tā, ладно, Нин. Tas все strunts. Все, krāmējam. Tu ko? Tu atbrauci ko? Filmēt vai? Šo tev viss sanes. Nu, vai karbaitē? Es tev atvedu sanesu visu. Mākslu vēl taisu filmu, lai tev maz bērni skatās pēc 20, 30 gadiem. O tev šitais spēcīgs vai ne? Jā, viņš ļoti ātri griežās. Var labi iegriezt. Viņš kaut uz pilno iemočī, tad iet riktīgi. Viņam ar štē. Es nezinu. Viņš jau nav lielais, bet viņš... Pie manis 400. Nu, tev jaudīgāk. Šitas man nav tik jaudīgs, bet viņš ļoti ātri griežās. Lūk, kurš nav bijis Krāslavā, droši brauca ciemos šo pilsētu, forša pilsēta, rekas Krāslavas centrā šobrīd. Te ir reku picērija, te ir visādas rezerves daļas, rumba centrs. Nu, šitas nav gluži pats centrs. Tas tāds centra sāniņš. Nu ko, ņemšu savu trimeri
Un arī Jurkam palīdzēšu. Reku trimers mētājās. Es te ģērbu zābakus jau uz botām. Все, tu jau все. Tu man jau nesi vajadzīgs. Tas jau skaidrs. Paklau, nu man liekas, ka jau neatbrauc. Skaidrs. Aigars diez vai. Jā, viens kaut ko tur mūs būtu. O. Nē, tā man labi būtu. Viņu nofilmētu. Viena sieviete no Ogras zvana man. Nu, Jūri mala. Oi, kad jauna būs sērija, Es saku, uz Rīgu es domāju, kā būs. Tu tur Aigariņam sveicienu pārdot. Es saku, nu jā. Kad redzēšu, kad viņš man mūtu pārvedīs, tad viņam pateikšu paldies. Viņš tikai man sola. Pie jūra охранniks skats. Manu māju охраняет. Manie kaimiņi. Nu kas? Nu kaimiņi. Ja mani mīl, значит kaimiņi. Так Милан тоже там зелтин. Viņi jau jālaiž. Rekādi maziņi. Nu jā, ir tev vairs. Kā viņi, cik viņi ātri rādi jau vēl mostā zāles? Ну kā, nu? Kaut kādi gadi, jā? Daži. Nu, caur gadu apēdīsi tevi. Nu, jomāju, ko tu? Nu, paldies, klausies. Tu esi boss rajonā. Nu, es boss, вот именно. Man nav ko mozgus pie galda. Тема куколь отец. Nē, mūzika vajag. No Rezeknes būs. Meitas dzieda šeit. Viss kas? Конечно. Mīlam. O, paldies. Jūsējās arī? Šo būs. Vietējās. Cik tev bildes jau dāmām ir pie puķēm? Man liekas, kāds 1000 ar savākt pa dzīvi. O, kādas foršas bildes. Ну, главное, как красайна. Вот тур вай курба. Тур, ну, читас būs. No Liepājas. Ar to balto. Nu, vai būtu, nu, tā. Kā šitais būs balts? Tu neredzi tādu baltu? Pagājušajā redzēju. Nē, tur viss balts. Es sasēžu, meita. Es melns. Nu, kā čigans bija. Tagad balts paliku. Nu, sievu īsti visu, ko var. Nu, tu, Jūri, tu nenokrīt tikai. Es nezinu, caur 3 gadiem būs filma, būs samurī. Bilīžņiki būs. Tas nevies, es tak nezinu. Nu, redzēs, ar šo zāles apēdīs, viss gan jau apēdīs. No, Jurka, kas tur ir ar tevī? Nu? Un neuzpeldēs tu it visu augšā? Nu, amurīči, laišu. Nu, jau, Jurka, viss izdarīts. Āmen. Tā nu svinīgs mirklis klāt. Pirmo reizi tiek iekurināta jaunā pirts, lai izdeg, lai krāsnes izdeg. Kur. Tā kā tas moments ir klāt diezgan ātri. Un tagad šitam te mazajam ķepa bija salausta. Mašīna uzbrauc un teikt noteikti process. Reku visur apkārt tiek pūvēts žoks. Visur jau reku džeki jau bomis salikuši. Malku šitien un aiz dīķa, reku jau bomīši un aiz dīķa. Un te noslēgsies. Līdz ar to šitie mazie hienas nevarēs nekur izskriet ārā uz ceļa. Kā viņam to patīk darīt. Nu, kā tev ķepa? Jau iet uz labo pusi jau reku atsperās. Kā būs dzīvotājs ar stienu kājā tagad. Paldies Mībo klīnikai Zolgtūdē par operāciju. Uztaisīšu jums mazu reklāmu manai terasei, kas ir nopērkams no Zemletes. Piemēram, Top Bomba ir šis aparāts, kur niknākais līmenis. Nu, viņš ir riktīgi jaudīgs ventilators. Principā nestāv vispār klāt šitam te. Šitādas var LED akcijās nopirkt, šitādas te var nopirkt Zemletes. Un vēl interesanti, ka viņam pieslēdzās ūdens. Respektīvi šeit šī vietā slēdza klāt ūdeni un būs arī mitrais. Kas vēl? Alus aparāts no Zemletes, grils no Zemletes, antēnas niknās, lai uztvērtu internetu no LED akcijām. Wi-Fi 6 no LED akcijām, infrasarkanie sildītāji no Zemletes, tumbiņas no LED akcijām. Baigi labā mašīna Vismaz, ka Lilu var redzēt dzīvajā ēterā. Jūris man iedvesmoja, ka man ir jāapskatās Latgale. Nu jā, pareizi. Un tāds cilvēks kā Jūris ir, tas ir pēdējais dinozaurs Latvijā. No Liepājas atbalsta. Jā? No Liepājas jau otrie vai? Jā, pirmie bija jau. Tev sveiciens. Jā? Te ir uz jāņem. Oho. Mūsu Šmakovka. Mūsu. Vietējā Liepainieki. Jā. Da, Te tev ir speķītis. O, Te tev ir mūsu Kazdangas siers. Te ir gurķi no Rucavas.
Jurka, tu ielaidi citu gurķiem teritorijā? Nē, es abus iedodu. Viņš jau var neko spainīt nolikt pa testu, lai ēd. Te ir reku 2 briežu gaļa. O, forši. Kurzemes. Un te ir kupināts sveķi. Šitie masālītie? Jā, lūdzu, paņemiet. Tikai vienu. Vairāk nevar. Vairāk tu nedod. Nē, no kā? Baigi foršā mašīna. Riktīgi labs tā. Moško Es uz pilnpiedziņas. vecojas vispār gāju. Jā, tas pilnpiedziņas Moško. Nē, nav pilni. Tāpat forša. Man patīk, ka prieka. Nē, šitā riktīgi labi mīksta. Jā, Volga. Riktīgi, jā. Vācu Volga. O, vēl tonēt stiklu priekšā aizmugurē. 88. gadu viņi. Oho. Reģistrēt viņi 89. gada 1. janvārī. Brāņš, tā Iedomājies. tu var atvērt? Jo, var izbraukt arī grib. Nē, nu, kur tur brauc saloniņš smuks. A tur Range Rover ir tā. Nu, kemperi jau tu arī uztaisīji. Jā. Es jau redzēju. A, ko viņai tik maz noskrējiens? Viņai noskrējiens bija 270,000 un sabir spidometru. Ā, tas skatos 9. Spidometru pasūtīja no Vācijas 350 eiro oriģināls. Skatos šitas tēre, kura sēdekļi vēl forši. Baigi labi saglabājies. Čukarē viņu Ālands salām ir. Baigi labā stāvoklī vispār. Nav sarūsējis. Un šitai tēma, droši vien pa grāns ceļiem arī baigi labi. Es jau izgāju apskatu. Te, Latgalē. Ā, tepat tās? Jā, tajā Līvānu. Ā, nu, redz. Vakar. Bagāžnieks ar pietiekami liels. Viss te. Nu, te jau 90. gados 3 līķi gāja iekšā. Jā, tas jau arī bija bandītu vaigs. 90. Nu kā, mūsu pusē bija vairāk cilvēku, kuri pazuda bez vēsts un... Pēdējo reizi Audi bagāžniekā Jā. iekāpa. Nu kā izskatās tā kā filmā? Jā, nu tevi visi super, bet es jau neesmu. Saprot, es esmu vienreiz, tagad es būšu otro reizi mūžā, tu jau kaut ko ieliks, bet viss jau tu to pļūtīšanu neliks iekšā. Nu. Nē, nu viņš vienkārši iedvesmoja te atbraukt uz to Latgali. Citi lido uz kaut kādiem arabiem un visur. Turcijā. Bet tik tiešām ir skaista Latgala. Es vakar biju tajā Daugavpilī, savā bērnībā, savā jaunībā. Lai man nosoda vai nenosoda, neizdarīs tai krievu valodai neko. Neko, mīļie cilvēki, jūs neizdarīsiet. Bet šito te, kā nebija bail, ka te droni vēl kaut kas, te jau daudz baidās brauc uz Latgali. Ja baidās, tad jau nevajag uz toaleti arī iet. Ot. Jā, var nokrist no poda un atsist galvu pret malu un nomirt. Par to no Līvāniem līdz Daugavpilei, kad es aizbraucu. 20 pamestas mājas, tukšas ceļa malās. Te ir apkārtnē 20 km apkārt, kad 100 mājas man kārtē Te atzīmēts. neiet runa par šito. Nu jā, Līvānos Bet jau. tu brauc no Līvāniem uz Daugavpili, jā. Tev malā, kur iet asfaltēts ceļš, mājas pamests. Kur tam ir kaķim, sako? Tāpēc, daži saka, pēc filmas noskatoties Latgalē meklē kaut kādas, viens tāds nopirkt. Tev var lēti nopirkt arī. Latgalē nopirkt. Es teicu, ja man būtu 30 gadi, es te būtu tāds kā dzīvot. Te ir cilvēki, kā saka, smaidīgāki. Es nezinu, vakar es jūtos tā, Nē, te forši tā arī, kad pabraukā plaukumā, visur galdu uzreiz tev uzklāja. Un savēl man jau vienalga, kādā valodā tu runā. Tev ir galvenais, ka tu esi cilvēks. Mums jau šodien ir sadalījuši krievu, latviešu, jā, viss mūs. Es tikai saku, kas būs tālāk, es jau nezinu. Man viss tie kāri pie kājas, 2 krievi karo, lai viņi karo, lai tikai liek mūsu mierā. Bet jau droni, ku jums nāk iekšā, jā. Jūras jau arī teica siltumnīca, viņam pofīgi, visi tie droni. Ko tu vari izdarīt? Uztīs vēlreiz plēju virsū. Ko tu vari izdarīt? Jūs te dzirdēji, ka viņi iet pāri, jā? Tā redzēja jau arī. Iznīcinātāji vēl mauc paukši. Jā, te vienā filmā te bija. Jā. Tā kā 2 Nevainīgie mazi cieši, jā. bērni. Bet klausies, tā pašā YouTube es skatos, jā. Tu jau vari skatīties noteikti. Kur ir iekšā tas mākslīgais intelekts, kad tās dziesmiņas dzied, kad tur dejo visi trampi, tur tie, visi tie, jā. Pagai, kur mēs esam pasaulē nogājuši, ka viss smējās pa viņiem, jā. Bet kas tam mums vada pasauli? Mums ir viss, es nezinu, šitā var smieties, irgāties, beidzi. Tāpēc es saku, es stāvu klusu. Labāk te Latgalē gurti sēst, Jā, baudīt dabu. Būtu nākošais. Mazāk televizoru skatīties. Telpi pie jūri jāiet līdzēt, kādu malku paskaldīt, kaut ko padarīt. Es jau arī pats tikai 8 gadu Liepājā dzīvoju. Es jau pats esmu no Leišu puses, man ir 4 km Leišu. Jā. Es esmu no Grāmatas. Un tur visu mūžu kolhozā izgāja Krievu armija, pārnāca mājām. Es tāpēc zinu, kāpēc es saku tā.
Es satiekos, nu labi, es nevienu nemācu, es nevienam nevirsu, nevienam negribu neko. Katram cilvēkam ir savs smadzeņi. Jā. Un manu domāšanu to likumu nevar aizliegt. Tad ielieciet man psihenē. Es, piemēram, visiem saku, kolhoz. Nu, bija slikti kolhoz, es pārnācu jauns mājās. Man iedeva traktoru, man iedeva sievu, man iedeva, visu man iedeva augu, strādā. Man nebija problēma, man tā nauda, man pofīgi tā nauda. Galvenais cilvēciskās attiecības bija balles, zaļumballes, viss. Jā, vai šmakovku vai vīnu pa 5000 Jā. eiro dzert nav starpība. Nu, divreiz pēc kārtas paēst ar nevar. Un tāpēc es saku, ka tas mīlestība ir beigusies cilvēkiem. Vot kas ir beidzies. Mīlestība. Tagad ir jums laika. Man nav. Man ir parastais tā kā Juri. Telefons. Jā. Man nevar sievu neļauj pirkt. Viņa teica, tad jau man ir 25 gadu cietums. Un tagad jau ir tā. Uzrakst vakarā. P***os nedos. Rakst nākošais. Nē. Raksts nākot, nu kas tad tā vairāk? Aiziet tagad arī uz tiem klubiem, kur visu vakaru bilga. Nu ko, zini, runāt negribas. Nu nav vairs tās. Man neko Krievs slikti nav izdarījis. Man Krievs iedeva izglītību, man iedeva mehanizatoru izglītību, jā, zobārs man iedeva, bija vajadzēja, viss bija. Un tagad šodien, vot kas atšķirās, cilvēks strādā uz sevi, tā kā Aigas, viņš rukā uz sevīm, jā. Bet mēs tā laikā rukājam arī uz sevīm, bet mēs būvējam mājas, mēs būvējam fermas, mēs būvējam to, jā. Nu viss izgrāva, nu ko tur izdarīs, neko neizdarīs, laika mainās. Bet nu nevajag jau palikt tādiem šodien. Jurim uzdeva Nils jautājumu, tu gribi dzīvot Liepājā? Tu Jūries bijis Liepājā? Es? Jā. Nebiju. Es tev iedošu adresi atbraukt ciemos. Man laika nav. Ziemā? Ziemā? Jā. Es pie Nīlu nevaru atbraukt. Viņš man Jūrija atbraukt. Es tevi aizvedīšu. Atvedi. Nu man laika nav. Nu Jūros pīpājam, davai. Tu ar pīpā šitās. Jā. Liepājas vietējās, jā. Jā. Ai moment. Eģi, var aizpeldēt uz turieni, tur ir dziļš vai nav? Taču man jau būs grūti iet iekšā. Mauc uzreiz iekšā. Ja ar sirdi neaizies, tad viss ir labi. Nemīs, viss kārtībā. Pats nemīs. Nu man nepasēs. Eģa! Tā gan nedrīkst. Varbūt mazs sievietes, ar ko tu sauksi, Gurķi? Principā 10 kW mūzikas sistēmu mēģināsim pasaukt. Diezgan iespaidīgi robežnieku novadam. Tavi cipari. Vai 8? Jā, 8. 5 litri. Un tagad tu stāsti, kas tas ir. 4 mazulīši, 1,5 kilo. 6 kW, jā? Nu, kopā ir 6 kW. Viens pastiprinātais 12 kW, tas aiziet uz subīšiem un 4 kW uz priekšām aiziet. Un kā tu sāki nodarboties ar mūziku? Cik es sev atceros. Man Žigulī bija 2,90 un 4,30 salonā. Plus vēl gāzes balons sarkrais, kas bija vienkārši šitādā mājā, kas laukos bija. jo Žiguli no kā es nopirku, viņš Latvijas gāzē strādāja un iebrauca tukšu, izbrauca pilnu. Nu. Zipa! Tur labi? Viņam arī patīk. Gurķi Juris, vārds, kas skan no lauka līdz tirgum, visi viņu zin, no rīta līdz vakaram dobēs viņš stāv ar sirdi un darbu, viņš Latviju baro jau sen. 40 gadi, tas nav nekāds joks, no sēklas līdz šķīvim, viņš zina katru soli. Zeme zem nagiem, bet zelts viņa rokās, katrs gurķis viņam, kā mākslās nam. No A līdz Z, viņš zina to visu, kā izaudzēt garšu, kas paliek uz mūžu. Hei, 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 Gurķi Juris, zaļš kā lauks un vienmēr tīs. Hei, 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 Gurķi Juris, garša tāda kā prāts vienkūs. Kraus, kraus, solīts salds, labākais gurķis visā Latvijā stāv. Gurķi Juris, numur 1 un vienmēr būs. Baigā jauda, Janka, novaldīs? Jā,
No, Eģi, tā ir tehnika. Atceries, kā izvēlējies no kastes ārā? Visi kruķi pa gaisu bija. Ir ciet aiztaisīt šoreiz? Nav? Tā atkal piedzīvojam. Ciet. Šitas ir Līgo edition. Šitais ir Līgo, jā. Un šitas ir tāds ļoti foršiņš. Garšo. Un šitas ir bomba. Tev jau vajadzēja tās sprādes, Jurka, likt pie krūts klāt. Jā, šitā. Vīkas ar pimpi. Jurka, visi video sabojājuši. Par ko sabojā to pimpi? Gurķu Jūra televīzija. Čau. Čau. Čau, Bosik. Kā ģēlas? Labadieniņa, jā. Laba. Sveicieni svētkos. Baigi forši izskatās. Normāls, ne? Kurā gada viņš ir tad? 2016. Jā. 2 litri dīzelīts. Principā tas esot BMW X1. Ķipa. Bāze. Bet pasies, kas pa spidometru pa vidu jau cik. Kā traktorā. Tas bija, kā Krievu laikos 21. Volga. Arī bija tāds, spidometrs. Tā, labi. Ko daram, Jurij? Šo, Vīka, šeit ko. O, Jurij, atveda, Diezgan daudz. Daudz. 5 kubi vispār sanāca. Paldies visiem, ka man esam. Forest 3. Jā, Un pēc tam jau Viktora saimniecība jau te sazāģēja. Tāzakie atbrauca, pēc tam vēl firmā atbrauca, vēl mākas atvedīs. Jā? Jā, man baļķus pateica atvedīs. O, baigi labi. Cik tu jaunībā šitādi neesi nomaucis, ne? Absolūti, nevienreiz. Nē, vienreiz brauc, ielikt trešajā, man liekas, robā, man vajadzēja taisnu stūri. No, tad tāda tehnika mums te Jurka braukā. Kuram vēl tehnikai panelis sarūsējis, ne? Reku viss var nomainīt pats detaļas. Viss kā vajag, čotka pedālīts, bremze, gāze, sajūgs. Bišķiņ prasās detailingu uztaisīt salonā. Patīk to šitāda tehnika? Jā. A tu jau ar kvadriku pats braukā? Jā. Ar šito lielo tu arī brauc? Ar šo? Nē, ar to lielo tēta kvadriku. Tētis braukā ar mani. Tad to ar savējo mazo, ja? Jā, pie Markusa šodien brauksim. Pie krustvecākiem. Tētis paņems manu kvadriku. Padubliem interesanti. Mums ar Ermīnu ir sava trasa pat. Pie mājām, ja? Jā, tur mēs atradam. Tikai daudz latvāņu. Do ko, Jurkam jau ciebiņu do ārzemē bauc? Vai ne? Jumts tiek mainīts, uzņēmums no Prēļiem, ierakstīšu aprakstā. Reku šite koku nogāza, lai saknes nečakarē. Un te reku jau džeka apkārt taisa žogu vārtus visai teritorijai, lai suņi neskrien uz ceļā ārā. Jumta jau nav nost, tagad liks šitādi te virsū. O, šitādi te bez asbesta šīfers tas varētu būt. Vai kā viņš saucās? Tā kaut kā. Mēģināsim kūpināt! Šodien pirmo reizi testēsim. Šodien, ja? Jā. Testēsim pirmo reizi to kūpināto, ko mēs no Gurķa Jūra dabūjām sekotāja. Rekāds mums te progress otrā pusē jau jumtiņš uzlikts. Tagad šitā puse vēl jāpabeidz čaļiem. Nu Jānī, 2 vārdos, ko tu esi šodien izdarījis? Jumtu uzlicis, ja? Bez mazā. Sētu uzlicis. Tagad iesim pieņemt pašu savu darbu, ja? Tu džeki reku no Prēļiem. Ar jumtu cīnās, šodien laikam nepabeigs vēl. Bet te džeki vietējie izcīnīja šodien sētu. Tā kā lipīsais ārā nevarēs izskriet, zem mašīnām palikt. Nu, ko mēs paliksim? Reku ir, ne? Jā, tais ciet. Viss tagad suņiem būs tāds tā kā ieloks, tā mēs varētu viņu nosaukt. Būsim drošībā. Baigi forši. Nu, un kā tur? Šiks un glāns?
Te jau vecās nagliņas, reku man vēl ir. Tās laikam vecās. Laikam jāaiziet jaunas jāuzsit, ne? Reku šito te aizāk. Nevajag kaut kādu lēņu sarkanu novilkt. Man liekas, taču kāds nepamanīs. Nekas jau nebūs traks, nepamanīs. Un mēs šoreiz liesim tomēr ūdeni iekšā. Pamēģināsim. Jo mums bail, ka kaķi ir smiltīs bišķiņ bijuši. Smiltis, tāpēc negribam bērt šoreiz. Labi, jā, mēs līdz šūpolēm atnācām. Reku, kā tur bija lieldienās jāšūpojās, lai Jāņos nekož? Jā, bet Mēs šūposimies Jāņos, lai lieldienās nekostu. Stāsti, kas par recepti, ko daram te? Mēs neko nedaram. Reku var šito uzrakstīt. Tūplānā, jā? Jā, šito tūplānā uzliec te. Un tas ir cūka, jā? tas ir cūka. Tas ir cūka. Bet... Tas ir svintus. Piks. Svintazaurs. Švaine. Tas švaine, Haidī. Alumīnijum. Tas ir tik pa terapeitu nostrādājis. Jā, iemasēsim vēl bišķiņu. Starp citu, tādu kopinātu varat nopirkt laga metālu. Aizmirst, cik viņi maksāja. Neatceraties? Man liekas, ka tas pie 2000. Kaut kādi bija 300 vai 400 laga metāla vai Facebookā. Te bišķi pakaisīšs, ja? Mēs gurķi Jurim arī vienu vistu vēdam, ja? Vai divus? Nu, vienu vai divus skatīsies, cik būs garšīgi. Ja būs negaršīgi, tad divus. Labi, redzēsiet, tiktokā, ka gurķi Jurim ir divas vistas, tad negaršīgi. Ja vispār viena aiziet. Nē, tu izties diezgan profesionāli, jā, un tu tik tāda armēņu spāva ir uz grudaka. Riktīgi, jā. Veiksmi jums! Tagad drīkstēs vaļā virināt? Cik grādus liksim? Mēs kaut kāds soteklis. Topīs normāls, ka 3 sotekli ir. 5 minūtes, 3 sotekli. Būs gatavs. Kaut kādi jau domi 40 grādi tikai pagaidām. Jānis tur ir tas. Mēs viņu varētu uz kaut kādiem 85 grādiem turēt. 4 stundas, kaut kur 5. Jā. Nu, es iegriežu višķiņ, lai var redzēt. Man tāds patīk, bet cilvēkiem nē. Atlikt alkohola lietošanu. Kaut kur redzēt filmu, ne? Vai tiešām tu manis vairs nepazīsti? Es esmu tā skaties. Esmu tā kā Olita. Olita! Nu, kā izstās? Mēs za līdeni. Kā tu domā par daudz? Pārcēts tu domā? Mums jau gatavi, tu liktīgi ilgi viņi īstenībā kopina. Nu, īsti varētu būt apšim gatavi. Man liekas jau tāda melna baigi. Tu tagad termometru mēri tev līdzi, jā? Man bija līdzi. 70 pāri grādi jābūt, jā? 72 būs labi, ir labs. Pietiek, tur nav ko skatīt, viņš ir gatavs. Jā, cik grādi ir? Tagad ir 69. 70. Un ir gatavs, viss ņem ārā. Vai pagaidi, cimus vajag atmest. Tā pati forelīte. No Jorka, Davai dēļ uz krāmē. dusmīgs. Laika nav, jomājot. Piedod viņam to tur. Vari ko gribi. Rekur. Jorka, Давай robot paiesiet, lai šodien... davai. Bet mēs laikam pirmo reizi garšos vairāk vajadzēja likt. Nē, viņi jau nenostāvēja marināt. Tā vakarā varēsiet uzmaukt. Vista un gaļa. Tā viņa mīksta, ja? Jā. Mīksta, bet garšos varēja vairāk. Stāvēja, marināt. Pivkom paģot? Nu, zivs, nokierāt. Mēs taču nelikām. Nelikat? Siļuks nobijās. Viņš no droniem nobijās. Kurš droni? Vai tā bija droni? Ribnadzora droniem lido. Un pēc tam tikai mašīna piebrauc un tev Es izraks tev sodu. pakrieviski pateiktu, kādi šeit droni lidotu. Nekādu dronu nav. Viss izgudrots. Mēs no 7 maucam. O, blin! Es tā šodien pēc 7. Nu, tas mīl paguli, tos pīsies. Deva pīzduļēji. Saka, ko tu reklamu sataisīja, mums gurķu nav. Es saku, man visi uz mājām atbrauca pēc gurķiem. Pareizi, lai viņi atbrauc pie tevi pakaļ. Kad nebrauks neviens, tad vedīs uz Reizekni. Tad Reizekni vajag. Biznes? A Reizekne pateiks figa тебе. Ko tur pateiks? Gurķa Jurija Brents.
Kā Nike, kā Adidas jau. Kas ir? BMS atškrēja. Pats saplīja. Bet viņš galvenais šitas te, viņš nopirka puses. Cik viņš 60 eiro maksāja? Viņam nebija. 75. Nebija dārgi. Nu, viņam tikai tādas bija vietas. Es uzprasīju, lai es uz mājām tiekas. Jā, nu šitādi jau gan jau pa 70 eiro. Kaut gan tās pa 70 varbūt nokalpos ilgāk kā tās pa 200. Man bija kaut kādas Audi mainīju puses, ser kaut kādas saliku. Viņas pēc mēneša sametās, un tie tripodi iek. Nu, man brauc pa bedrēm, viņš jau šitā staigā. Lipī! Un kaut kādā brīdī, kad tu brauc pa nelīdzenu ceļu, viņš šitā staigā, un tu brauc vienkārši tāda skaņa. Nu, es jau teiktu, kārtīgāk vajadzēja. Uztaisīsim tikmēr mazu apskatiņu busiņam. Jānkas ceļojam busiņš. Krēsli pārvilkti. Kur guļamistaba, skapis. Kur ledus skapis. Led lentes no led akcijām augšā, kur pults var ieslēgt. Iekatīt gaismiņu kafijas aparāts. Viss kā nākās. 2 ceļotāji jau grib braukt kaut kur. Tu Arti mācies, nākamo pats jau mainīs. Viņš to reiz mēnesī plīst. Es jau tā darīšu. Reiz mēnesī plīst. Opā. Viens gals jau vaļā. Otrs jau tikai bāžās iekšā. Jau, tā pīdstī arī ir sapiste visa tā buksa te apakšējā ričegā. Un šitais ričeks tur jau var nekā laba sen vairs nav. Šito viņš man gribēja pārdot. Ei, tu es tev nepārdevu vispār. To ričegu? Nē, Viņš jau var tādu Ričegs viņam pārdošu. Nomazgāšu, sāļošu un pārdošu tev. Nopirksi BMW tuvākajās dienās, un tev būs rezervus ričeks. Veco puses ar mēs tev ietrigosim, nemīs. Tad mēs viņu sapucēsim, būs kā jauniņi. Es varu kvadru izrautiņā ārā. Viņi jau no tā tripoda maucās ārā. Tur vajag kaut ko apakšā iebāzt un paraut, lai viņš no tā riņķa izlec ārā. Ai, atpakaļ salikt, es nemāku pīzdot braukt. Pareizi ir. Būs ko darīt vakarā. Līgo. Ugunskurs jākurina. Artis bļāviens. Te jau nav baigi, kam teikt, te jau gumijas maz. Riepu vienīgi to var nodezēt. No ko tu bērsi ciet ugunskuru? Jā, nav ko kurināt. Vēskuru. Ko tu tur teici, vajadzēja riepas, jā? Jā, pa lielākas, labāk. Mašīnas labi, bet traktori arī. Merlikam, Reku Aigaram vajag riepas. Mišelin, galīgi lisaki jau. 4 gabalas. Reku ir mūsu Jāņa ugunskurs, vecais šķūnis. Tas nav maznozīmīgi, es redzu te uzrakstu Latgale, kur jūs tādu laidumu dabujāt. Neticēšu Latgales veikalā nopirku. Nu ko, Līgo galds vēl top. Reku galvenais šī vakar pavārs Jānis saucās. Te taps kartupeļu cepti ar speķīti. Ar speķīti tieši vaļā. Brauc tuktuksēm skatīties, kas tur ir. Viņš gāz pat novērt. Viņš izgāzīs sēkli. Tu domā, izgāzīs tātais? Kas tad te mūsu Juris brauc? Līgotājs. Ar svētkiem. Ar svētkiem. Svētkiem. Čau, Jāņa. Es saku, o, mani suņi sievas Nekāds dzīves privātās. Jāņa, nu, blin. Jurka, pieņem ugunskuru, der tajā vietā? O, okei. Es tev uzreiz teicu, tu, blin, man mozgus. Bet sēdzi, kā es tev teicu. Pārnesi, paldies tev. Es tev vēl samaksāšu naudiņas, ka tu pārnesi. Ka tev elektrība būs vēl. Nē. Tu tev jau nebūtu. Nē, ja pazudis, tev žopa būs. Tev tā izpī. Baigi daudz jāpīkstin būs. Tā, ladna pušē, huņa. Nu, a kur? Jurka, ejam, mūzika piebrauca. Vau, 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 vau. Vau, vau, vau. Kur tu Juris? Kur tu Juris? Kur tu Juris? Vienmēr būs. Kur tu Juris? Vārds, kas skan no lauka līdz tirgum, visi viņu zin. No rīta līdz vakaram dobēs viņš stāv ar sirdi un darbu, viņš Latviju baro jau sen. 40 gadi, tas nav nekāds joks, no sēklas līdz šķīvim viņš zina katru soli. Zeme zem nagiem, bet zelts viņa rokās, katrs gurķis viņa
viņam, kā mākslās nam no A līdz Z. Viņš zina to visu, kā izaudzēt garšu, kas paliek uz mūžu. Hei, 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 Gurķu Juris, zaļš kā lauks un vienmēr tīs. Hei, hei, hei. Es jau no 7 augšā katru dienu. Ai, Ai! tu zini, ko nepis man neziet? Viņš 7 ceļa, 10 vēl guļ. Ko tu stāsti? Pa cik mums bija? Laikam pa 10, vai? Es man pavēltu, tev pa 10 jau. Biznesmen. Ko tu tur, blядь, Mauka, давай filmā, kā es viņu nosītīšu. Labi, nesītīšu. Komentāras būs. Вот ieliks filmā un все. Так saražosim vēl tev emblēmas, Jurka. А, блядь, pie Aigara bija mašīna šitas вот Maikas, bet viņš tā man arī neiedeva. Nav Maiku vēl. Pie Aigara bija. Aigars pats uztaisīja preļos kaut ko. Viņš jau patiharjā tavējo zīmolu jau kruķī. Tu nevarēji normālu kreslu sataisīt, vai? Grūtas dienas atnāca. Grūtas man. Nu, rokas sāp, es saprotu. Apsarījo, namokšu. Taču vadāja bija. Es ko vainīgs, ka lietas bija? Kur ir Jāņa Tas ir jūra teiciens nākošais būs. Nepis man mozgos palieku lieliski. Nē, nu ko, bet saka, šo glupāk. Nu, bet tā domāju, ne? Zini, kā man vecmatara teica, jo cik man bija brālēns, nu garšu brālēns, viņš viņu vecmataru uz viņu laiku teica, cik garš tik stulbs. Pārēc, cik garš tik stulbs. A gari visi stulbi. Jā, tā ir būs. Labi, ka mēs visi Vo, mēs ar tevi da. Viņš ir garš, da? No, viņš laikam visgarākais. Nē, viņš taču ir Filipjonoks, a Filipjonoks bija žmots valkāts. Да? Да, и šitais arī tāds pasauļs. Nu, vроде бы nav. Kavo nav. I tie, kad tu atbrauc, viņš tev pielēja rumciņā, kad es atbrauc, viņš pasaka... A tev nevar? Tāpat kā i tu saki, uzreiz dot naudu pretī. Nu, tu iedzer un tu prātīgāks paliec. Šeit viņš brauca, pie maniem viņš pa ceļu brauca. Nē, pie tevis pa ceļu brauc. Atpakaļ domāju, nē, pa taisnu. Vīča, šodien brauc ar laivu, tikai nepoņel kas. Juri, pa Tigurki, es saku, pa 3. Nu, es atbraucu, kas būs pa 2. Es saku, nu labi, gaidiet. Nezinu, kas ar laivu vizinājis. Ar laiva tur bija. Nu, paklau. A Igors nevizinājis? Igors vizinājis, bet kāds arī bija arī. Nē, nu šeit nekā. Šeit arī bija bremzes, tikai tam pricepam. Viņš tā, jā, par ocenu, jā? Jā, nu es viņu, es noņēmu. Liekas svars. Kam tev bremzes? Neliek man bremzes. Es labs bez bremzēm, ar kāju uz bremzes. Kā Ričuk kādreiz. Un kā mutrīt, es laiku izduļēju devu. Bez bremzēm, tad tupelēm. Viss tupels nodaudēts. Tagad tur pilnā ielika pie Gurķu Juri ir izklaids bērniem arī. Jā. Šitas jau būs katru reiz tagad. Mazais čuču pāris. Jurka pateica, ka brauks ar mani uz Elku. O, jā? Trosis. Pareizi ir. Tagad tralis attaisīja. Jūs atceļ? Все, jau malts. Mašīnai, ne? A ko tu vari pārvadāt? Traktoru kādu, ne? Pašam, a tādā, конечно, traktoros. Nu, piemēram, tu vari pārvadāt, tipā. Ekskavatorā? Nē, tipā, kad Daini strādā, kur mežu zāģē. Nē, Es domāju, tur... Es tādu netaisu. Nu, jā, viņš baigi. Bet cik tu tonus var likt? Daudz? Līdz 16 tonām cipā. Jaunais ir. Bet es tikai tā savam vajadzību sataisīju. Tā viss saka, Juris jau ar savām vajadzībām gurķis audzē.
Ko? Es tik redzēju, kā tu mēģini. Tagad tu gatavs laipas aizmugurē. A tu teici borti būs, a kur borti? Nē, nu pakaļ, jā. Jā. Migalkas viss. Nu tu paklau to krūti znā, Sauza. Jā, kur? Tudai sюда. Nu, viņš pļauj tā. Skaties. Un krašāl pusdienu. Tu malku man aizvedīt. Vai jau izdomāju, kā tev izmantot. Но без тетимити. Man nav тетимити. Paskaties. Уже все ты. O, jā. 3 stūrīt un Nē, nu tu tā svītrīt. ir pasaki. Jūra 3. sieva, Jūra 4. sieva, 5. un šeit ir... Nespēj. Jāizgapo. Nu, viss banda brauc projām. Svinēt tālāk Līgo svētkus. Nu, mākšķernieki, kā jums iet? Nekā? Vajag uz laivas braukt. Uz laivas? Es biju nesen pie Aigrata. Jā? Ar to redzi to makšķuru? Nu, Nokēras to gigantu mutantu. Tas vakar notika. nu kā tev veģu? Nekā. Nē, es neko noķers. Nav. Nu, neko darīt. Pacietība vajag. Reku ir kaut kas, ko? Kaut ko jau noķēra? Nu, parādīšu, kas jauns. Reku labie jumti. Ko jūs trakojat? Ko jūs trakojat? Reku labie jumti no Prēļiem. Forši jumtu uzlika man pirtiņai. Kaut kad pavasarī plānos likt arī mājai jumtu. Pagaidām pirtiņai. Riktīgi smuki izstāsts. Tas laikam tāds bezasbesta šīferis. Ko jūs trakojat? Reku man te mežā atradās vecais dīķis aizaudzis. Paldies Apskalnes zēs Aigaram. Te var viņu numuru Arturs, ja kas uzmest montējot. Izraka tā, lai šitajā vairāk ūdens pildās. Jo šitas te tāds diezgan pasaules sāk palikt. Jā, šo caurumu es vēl nepaspēju aiztaisīt ciet, un pasties šitas jau žuļiks jau ārā izblantījās. Geburķu Juris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Geburķu Juris no Latgales, lielākais saimnieks rajonā. Audzē gurķus, audzē tomātus, tik garšīgus un sūlīgus. Pirmais pieliec vienmēr grūti.